Visi tie 400 000, protams, ka neatgriezīsies, bet varbūt atgriežās 1/4 daļa. Gadā, kad sākās tā krīze, un ka cilvēki bija spiesti pamest Latviju. Tie, kas aizbrauks tajā situācijā, ka viņiem tas rūgtums ir tik liels, kad viņiem arī varbūt tā vēlme nav tik liela atgriezties Latvijā, kā piemēram, tie, kas ir aizbraukuši citādā situācijā. Mana doma nebija palikt Zviedrijā uz visiem laikiem. Es biju domājis, ka es varētu palikt uz 3-4 gadiem, pastrādāt un pēc tam atgriezties Latvijā. Jo kaut kā nekad nav bijis viļinoši tā doma būt ārzemniekam kādā citā zemē, labāk būt pašam tautietim savā zemē. Periodiem nāk virsū tāda, liels skumjas pēc Latvijas, un kad gribētos atgriezties un tā, bet nevar jau vienkārši atgriezties. Ko darīs? Ielūšās krīzes vai galīgi saka, viņas nepastāv mūžīgi. Viss mainās un viss plūst un tāpēc ir cerības, ka Latvijā tas viss sakārtosies, ka Latvijā viss varētu vērsties pa labu, kad cilvēki atgriezīsies. Protams, ka visi neatgriezīsies, bet būs arī cilvēki, kas atgriezīsies. Varbūt, ka atgriezīsies viņu bērni pēc tam. Viss tā sanāk un sakrīt, kad mans dēls arī grib atgriezties, tad tas vienkārši vienreiz.